Kad pirms 2 gadiem Samsung prezentēja pirmās paaudzes Galaxy Note planšetu telefonu, kurš bija aprīkots ar 5,3 colu displeju, likās, ka lielāks telefons jau vairs nevar būt. Tomēr tālrunim bija necerēti liels pieprasījums, tāpēc gan Samsung, gan citi ražotāji turpina piedāvāt šādas ierīces, turklāt ar vēl lielākiem displejiem. Šodien apskatīsim Huawei Ascend Mate, kurš var lepoties ar 6,1 colas displeju. Lai varētu gūt aptuveno priekšstatu par ierīces izmēriem, lūgu blakus standarta 5 colu viedtālrunis. Viedtālrunim ar šādu izmēra displeju ir gan savu plusi, gan mīnusi. Kā galvenais pluss mums ir ļoti ērti pārlūkot satura tīmekli, visu lielāko daļu tīmekļa lapas, lielākai daļai tīmekļa lapu pat varam nemainīt mēroga maiņu, lai tās būtu ērti saskatāmas. Kā mīnus jāmin tas, ka tālrunis, kā jau redzams, ir fiziski liels un to varētu būt nedaudz grūtāk lietot vienā rokā, tomēr tas joprojām ir iespējams. Huawei Ascend Mate kreisajā pusē varam atrast atmiņas karšu pieslēgu vietu, ierīces labajā sānā novietots skaļuma regulēšanas un displeja bloķēšanas taustiņš, ierīces augšpusē ir mikrofona austiņa pieslēgu vieta, kā arī simkartes pieslēgu vieta. Ierīces apakšpusē standarta micro USB pieslēgu vieta, kas kalpos gan datu pārsūtīšanai, gan ierīces uzlādē. Huawei šo ierīci aprīkojuši ar 1 megapikseļu kameru priekšpusē un 8 megapikseļu kameru aizmugurē. Starp citu, aizmugurējā kamera ir stipri virs vidējā līmeņa un nodrošina pat ļoti labas kvalitātes attēlus. Pamatots būs jautājums, kā viedtālrunim ar šādu izmēru displeju varētu būt ar akumulātoru darbības laiku, un šeit Huawei ir uzdevuma augstumos. Ierīce aprīkot ar 4050 mAh akumulātoru, kas pat pie ļoti intensīvas lietošanas spēs šo tālruni darbināt 2 dienas. Lietotāja interfeisa ziņā nekāda pārsteiguma nav. Tas pats Huawei Emotion lietotāja interfeis, kurš, atšķirībā no citu lielāko daļu ražotāju interfeisiem, nav aprīkots ar aplikāciju režimu. Tāpat arī pieejams jau iepriekšējā apskatā minētās tēmas, kuras varam kombinēt, pielāgojot ikānus, slēgekrānu un citus elementus no dažādām tēmām, lai izveidotu sev tīkamāko. Kā jau planšetu telefoniem ierasts, arī šim Huawei iestrādājuši vienas rokas lietošanas režīmu, kas ļaus nobiedīt tādus elementus kā tastatūru un zvanu aplikācijas taustiņus. Redzam, šādā gadījumā varēsim telefonu daudz ērtāk lietot, turot to labajā rokā. Tāpat arī Huawei iekļāvuši pēdējā laikā popularitāti iemantojušo cimdu režīmu, kas ļaus ekrānu lietot arī tad, ja mums rokās ir cimdi. 6,1 colas displeja izšķirtspēja ir 1280 x 720 pikseli. Displejs nodrošina ļoti patīkamas kvalitātes attēlu, krāsas ir dabīgas, košas un displejs ir diezgan labi saskatāms saules gaismā. Viedtālruni darbina Huawei pašu veidots 4 kodolu procesors, kurš darbojas 1,5 GHz takta frekvencē, kā arī gigabaita atmiņa. Pieejama arī šī paša tālruņa modeļa ar 2 GB atmiņu. Runājot par ierīces mīnusiem, tieši 1 GB modelim tiek novērotas problēmas ar ātrdarbību. Taču vismaz tīmeklī atrodamā informācija liecina, ka Huawei tās salabos tuvākajā laikā, izlaižot programmatūras jauninājumu. Līdzīgi kā bija ar iepriekš apskatīto Huawei Ascend B6, arī šajā ierīcē iebūvētais procesors nespēja pilnvērtīgi sacensties ar populārāko ražotāju flagmaņiem. Tiesa, ikdienas darbībām ar šo ierīci būs pilnībā pietiekama, un kā jau minējām, jaudas trūkums būs manāms vien ļoti prasīgās spēlēs. Ierīce Latvijas veikalos izmaksās aptuveni 300 latus, kas mūsuprāt ir diezgan objektīva cena par ierīci ar šādu izmēru displeju un ļoti ietilpīgu akumulātoru. Par vēl labāku pirkumu to padarīs jau minētais atjauninājums, kas uzlabos tieši 1 GB modeļa ātrdarbību.